Saeimā tika iesniegta deklarācija, kas arī iestājas pret vardarbību pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē. To iesniedz Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts, un tā šodien, 16. oktobrī, Saeimā tika atbalstīta. Pret balsoja, protams, progresīvie, Jaunā vienotība vienkārši nebalsoja. Ir būtiski uzsvērt, ka gan Saeimas ārlietu komisijā, kur tika izskatīta izstāšanās no Stambulas konvencijas, gan arī plenārsēdē notika ļoti asas debats. Plenārsēdē, kā jau minēju, tika izskatīta un arī apstiprināta deklarācija pret vardarbību pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē. Par ko bija galvenie debašu argumenti? Pirmkārt, Stambulas konvencijas aizstāvji progresīvie un Jaunā vienotība, īpaši progresīvie, visus tos politiskos spēkus, kas ir konservatīvi noskaņoti, tā skaitā arī zaļzemnieki, kā mēs viņus saucam, apsveicam, arī viņi ir atcerējušies, ka viņi ir konservatīvais spēks. Progresīvie šos visus spēkus apsaukā par kremliniem, par Kremļa aģentiem, tā teikt, cilvēkiem, kas acīm redzot dzīvo no Putina naratīviem. Bet ieklausieties, ka šajā kompānijā ir iekļuvusi arī Nacionālā apvienība, arī apvienotais saraksts un arī Latvija pirmajā vietā. Tā teikt, ja neesat ar mums, tad esat ar Putinu. Lieki piebilst, ka šādi apvainojumi aizvaino personīgi ļoti daudzus, lai neteiktu visus, kuri ir Latvijas patrioti. Bet, lai būtu, ar to vēl lieta nebeidzās. Zanda Kalniņa Lukaševica, Jaunās vienotības biedre un Saeimas prezidija locekle, izrādās ir parūpējusies arī par Latvijas reputāciju Stambulas konvencijas sakarā, tā teikt, Eiropā jeb Eiropas padomē. Proti rezolūcijā par Krievijas draudiem pēc viņas iniciatīvas, kura bija it kā netieši, bet ir zināms, ka tā ir bijusi, mūsu vēlme izstāties no Stambulas konvencijas tiek saistīta tieši ar Kremļa naratīviem. Tas ir ierakstīts rezolūcijā par Latviju. Bravo! Latvijas labo slavu šādā veidā arī degradē Saeimas prezidija locekli. Nu ko, suņi rej, bet karavāna iet tālāk. Un izskatās, ka Stambulas konvencijas izstāšanās likums Saeimā tiks pieņemts visticamāk jau oktobra laikā.